Kā izmantot Ovox R8 logu tīrīšanas robotu? Sākumā izņem visus aksesuārus no kastes, apgriez ierīci otrādi, atver silikona vāciņu, piepildi ūdens rezervuāru ar sev mīļāko tīrīšanas līdzekli. Neizmanto etiķi un citus šķidrumus, kuri nav piemēroti logu tīrīšanai. Uzliec tīrīšanas lupatiņas pareizi uz diskiem. Ieliec diskus robotā un pārliecinies, ka tie ieklikšķinās pareizajā vietā. Pievieno strāvas vadu robotam un pievieno to strāvai. Pieliec drošības virvi kādam drošam objektam. Nospied on-off pogu. Kad robots ieslēdzas, novieto to uz stikla virsmas, atstājot 15 līdz 30 cm no rāmja malas. Pārliecinies, ka tas ir droši piestiprinājies pie virsmas. Izmantojot pulti, izvēlies sev vēlamo tīrīšanas programmu. Sāc ar sauso tīrīšanu, izmantojot sausas lupatiņas. Tas notīrīs putekļus un mazus gružus. Neieslēdz smidzināšanu. Tad sāc mitro tīrīšanu. Nomaini lupatiņas uz tīrām. Kad robots uzsāk darbu, ieslēdz smidzināšanas funkciju AU pogu. Tas notīrīs piekaltušus netīrumus. Ļoti piekaltušiem netīrumiem var papildus izsmidzināt tīrīšanas līdzekli tieši uz loga. Ja ar vienu reizi šķiet par maz, droši atkārto procesu, izmantojot tīras lupatiņas. Kad visi netīrumi ir notīrīti, uzliec tīras sausas lupatiņas un ieslēdz to atkārtoti pēdējai tīrīšanai. Tā tu iegūsi spīdīgāku virsmu bez strīpām vai nospiedumiem. Kad ir izvēlēta tīrīšanas programma, robots pārvietojas pa gudru maršrutu, aizsniedzot malas un stūrus automātiski. Ja ir nepieciešams, tu vari kontrolēt robotu ar bultiņām uz pults. Kad tas būs pabeidzis darbu, tas apstāsies loga apakšā. Nospied on-off pogu un robots izslēgsies. Kad tas ir izslēdzies, maigi noņem to nost no stikla. Atvieno strāvas vadu un drošības virvi. Noņem lupatiņas. Tās tu vari izmazgāt ar rokām vai veļas mašīnā. Ļauj lupatiņām izžūt dabiski, neizmanto žāvētāju. Izlej atlikušo tīrīšanas līdzekli no rezervuāra. Notīri robotu un uzglabā to sausā vietā. Tagad tu vari tīrīt gudrāk ar Ovox R8.